Sveicināti, darbie Latvijas tautas kanāla skatītāji. Mani sauc Kaspars Pūdnieks, un mēs tiekamies ar jums ļoti interesantas sarunas ietvaros. Uz sarunu es aicināju ļoti populāru Latvijā ārstu. Varētu teikt, uz doto brīdi viņš ir vispopulārākais ārsts Latvijā, un es ceru, ka nākošais gads viņam piešķirs gada balvu ārstniecībā pats veselības ministrs kā gada ārsts Latvijā. To es arī novēlot. Pēdiatris, homeopāts, dakteris Edgars Mēdnis. Sveiks! Sveiks, Kaspar! Kā būtu ar gada balvu medicīnā? Nu, tas jau Hosamam jājautā. Skan labi. Chronoloģiski, lai mēs saprastu, kas ir noticis, nejautāšu tev no tā posma, kā tu vispār nolēmi kļūt par ārstu. To mēs kādā citā dzīvo sarunu ietvarā izdarīsim. Bet sāksim ar 2024. gada 17. septembri, kad tu neizturi un nopublicē tekstu Telegramā, kurā pauda kādas citas personas viedokli par to, ka 16. septembrī Bērnu Kliniskajā universitātes slimnīcā ir mediķu iespējams nolaidības dēļ bojā gājis bērniņš. Nu, un tad sāksies viss tas, kas sāksies, un kādēļ šodien arī notiek šeit šī saruna. Kādēļ tu nolēmi runāt? Un kā vispār tas sākās? Nu, zini, kā es tev pielabūšu, es nevis neizturēju, bet es izturēšu, jo joprojām tūri, ja? Labi. bet redz, teiksim, ārsts, manuprāt, ja, teiksim, ārsts ir savu pacientu aizstāvs vienmēr. Groz kā gribi, ja, teiksim, mēs vienmēr esam pacientu pusē. Mums ir jābūt. Ja, teiksim, arī pēc Hipokrata zvērsta, ja, teiksim, es vienmēr aizstāvēšu savu pacientu. Labi, uz to brīdi viņš nebija mans pacients, bet es redzu netaisnību, iespējami netaisnību. Es redzu to, ka notiek kaut kas nepārāk labs un saprotams, un es nevaru neklusēt. Es nevaru klusēt, es nevaru nerunāt. Ja, teiksim, un es sapratu, un es parunāju ar Annu, pirms es publicēju kaut ko. Ja, un es sapratu, ka tur ir ļoti daudz jautājumu. Tur ir jautājumu galā, par to visu ārstniecības procesu, sākot ar to, ar diagnozi, ja, teiksim, kāpēc viņš ir tādu vai citādi, ja, teiksim, un līdz pašām beigām puikam. Ja, un ir sevišķi daudz jautājumu ir tas pēdējais rīts, līdz pēcpusdienai. Kaut kā tas viss bija tā, jāsāk risināt. Jautājumi bija vairāk nekā atbilžu. Protams. Un tev kā profesionālim tev radās pamatoti jautājumi. Jā. Loģiski. Jā. Tad sekos attiecīgi uzbrukumi no masu medijiem, no Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas, no Latvijas ārstu biedrības, iesniegumi policijā ar aicinājumu uzsākt kriminālu procesu par bērnu slimnīcas nomalnošanu, par ārstu zākāšanu, ka tā nedrīkst darīt, un vēlāk jau pieprasījumu atņemt certifikātus un visu. 26. novembrī Skolas ielā 3 Latvijas ārstu biedrības struktūra vienība certifikācijas padome notika sēde. Es redzēju īsi tevi pirms tu ieej iekšā šajā padomē ar vārdiem atvedoties no Latvijas televīzijas, turiet kājas siltumā un rūpēties par savu veselību. Bet viņi to nopublicē. Jā, un tieši to arī nopublicē. Tas ir labs vēstījums, labs. Jā. Un pareizs. Tas ir rūpes par pacientu. Kas notika sēdē? Jūs uzkāpāt augšā. Varbūt īsumā pastāst mazliet, ko tu drīkst pastāstīt. Sēde bija ļoti interesanta. Atšķirībā no, teiksim, ētikas padomes sēdes, tas sēdes raksturs varbūt bija nedaudz savādāks. Teiksim, ētikas padomē bija ļoti uzbrukoši, tad daži kolēģi uzvedās, ja, bet tas vienojošais bija tas, ka nevienam neinteresē būtība. Nevienam neinteresē, kāpēc tas tā notika, kas tur notika. Konfliktā vienmēr ir vismaz divas puses. Groz kā gribi. Ja viens nevar ar sevi konfliktēt, vai ne? Tad vismaz divām tur pusēm ir jābūt. Arī šeit ir divas puses. Tad jautājums paliek par to, kāpēc interesē tikai vienas puses kaut kāda, teiksim, rīcība un, teiksim, vēlme sodīt. Un kāpēc neinteresē otra puse? Ja, jo faktiski jau ārstu biedrība, ārstu biedrība. Tas nozīmē, ka biedri ir ārsti un te mēs esam visi biedri. Tas nozīmē, ka mēs esam tā kā
Nu, viens par visiem, viss par vienu. Nu, būtībā viens otru arī pieskata nepieciešams gadījumā. Un risina jautājums. Izglīto, nu, viss tā ir Tieši tā. biedrībā. Nē, nu, izglīto, viņi tur rīko kursus un tā. Bet, Jā, zinām par tiem kursiem, jā. Par tiem mazliet vēlāk varbūt. bet saprot, jautājums ir par to, ja starp ārstiem ir konflikts. Nu, teiksim, šoreiz starp mani un bērnu klīnisko slimnīcu. Nu, klīniskā slimnīca tas ir kaut kāds ārstu kopums. Tad, ja starp mums ir konflikts, tad kāpēc teiksim, ārsta biedrība neiestājās kā tāds miertiesnesis, kā vidutājs un šo konfliktu nemēģina atrisināt? Kāpēc ārsta biedrība iestājās par vienas puses, teiksim, vai izslēgšanu no spēles, vai nogalināšanu, vai teiksim, kaut kā vai mēģinājumu to darīt? Soda instruments būtībā. Soda instruments, tieši tā, jā. Jā, viņi izpilda giļotīnas funkciju. Jā. Ja? Tad, kāpēc tā ir? Kur tā interese ir? Ja? Un jautājums, vai tas ir pašas ārstu biedrības interese, vai tas tomēr ir kaut kāds pasūtījums no kaut kurienes citurienes? Jo ņemot vērā, ka, teiksim, atnāca veselības inspekcija ar to Valsts dienesti, auditā, neparedzētā viņi atnāca tā starp citu atnāca, ja? Pie tam atnāca nekorekti, teiksim, atnāca piesakoties kā pacienti, teiksim, vizītes maksu nesamaksāja. Nē, bet ja tu nāc kā pacients, tad tev pienākums ir samaksāt vizītes maksu, ja? Protams. Tur es izmantoju bezmaksas parkinga iespējas, ja? Teiksim, kaut kā tā, ja? Jā, bet tad ņemot šito visu kopā, kā es savā ārsta darbā es pieredzu skatīt, teiksim, to situāciju kopumā, man neinteresē atsevišķi simptomi, ja? Tad tomēr te izskatās, ka tas varētu būt pasūtījums. Un jautājums tikai, kurš ir tas 8-kāja loceklis, kurš to dara. Tu iepriekš, esot Latvijas ārstu biedrības biedris, biji saskāries ar kaut ko līdzīgu savā praksē līdz tam? Es nekad neesmu bijis ārstu biedrības biedris. Jā, šitā, ja? Jā. Es nekad neesmu uzskatījis, ka man tas būtu kaut kādā veidā noderīgi. Un ieejoties certifikācijas padomē, tur sēž konkrēts skaits ar ārstiem, doktoriem. Tur arī kaut kas interesants ir noticis. Tu man minēji aizkadrā, ka ar doktoru Ozoliņu. Tur bija interesanti, jā, kad tas doktors, kas ārstēja puiku, mirušo puiku, viņš izrādās ir certifikācijas padomē. Opa. Jā, un ieradies un sēž kā briedis. Tanī padomē. Manuprāt, ja es būtu viņa vietā, es laikam nebūtu nācis. Tāpēc, ka saprotot, ka tas tā īsti korekti nav. Jā, bet viņš sēž. Un es jautāju, vai tas ir tas doktors, cik vārds un uzvārds sakrīt, es jautāju, vai tas ir tas, kurš ārstēja to puiku. Jā, es ārstēju. Un tad es jautāju padomē, vai tas tomēr nav tā kā, tad tas ir ētiski. Ja? Un nesaprot cilvēku, kāpēc tur neētisks. Bet kā, bet ja tas konflikta būtība ir šī ģimene un tas, kas notika ap šo ģimeni, tīri bērnu slimnīcā. Un ja tas ir ārstējošais ārsts bijis, arī operējošais ārsts, tad jautājums, kāpēc, kā viņš var bez interešu konflikta lemt šo jautājumu? Jā, šo jautājumu par cilvēku, būtiski ietekmē manu darba praksi, ja? Un manu turpmāko dzīvi. Kā tas notiek? Ja? Un tad es šo jautājumu, protams, pacēlu, un tad laikam juristi mums palūdz iziet ārā ar mani juristi. Tad viņi apspriedās, un tad es skatos, ka doktors aiziet mētelītī. Ja? Viņš pamet certifikācijas padomu. Viņš pamet, jā. Tiem pateic, puika, laikam Edgaram šeit ir arī taisnība, laikam viņam. Jā, bet tas nemazināja, teiksim, to visu to, varbūt kaut kādu tur, jo viņš bija tas, kas, cik es tā no nostāstiem dzirdēju, ka viņš bija tas, kas ļoti pieprasīja mednību kriminālu procesu, ja, par viņu darbībām. Ja. Bet tā sēde kā sēde. Viņi, teiksim, tur patīkami bija maz. Kas bija tas nepatīkamākais? Tas, ka nav sapratnes. Pēc būtības negrib iedziļināties. Neviens negrib iedziļināties, nevienam neinteresē konflikts. Jā, teiksim, es mēģināju pacelt to jautājumu, bet kā jūs domājat, teiksim, ja ģimenē ir nomiris brālis un dēls, kā jūtās ģimene? Kāda atmosfēra tur ir? Un uz tā fona
vēl atņem vecāku tiesības esošajiem bērniem. Ja? Ar policiju atbrauc, atrauj bērnus no vecākiem, ja? Un bērnus iespundē bērnu slimnīcā bez kaut kādas, teiksim, bez kaut kādas idejas un pamatojumu. Difterija viņiem nav, infekciozi viņi nav, ar sirdīm visi kārtībā. Kāpēc, lai viņi tur būtu? Ja? Protams, ka sirds radītājs palecās debesīs pēc šitā policijas izgājiena un bērnu slimnīcas izgājiena, ja? Kas pēc tam nekrīt atpakaļ. Viņi pabija slimnīcā tur kaut kādu nedēļu vai cik, ja? Vai divas, un tas troponīns viņš tomēr turās pietiekoši augstu. Jā, te jāņem arī vērā tas, ka ģimene tomēr nedzīvoja pilsētā, viņa tā nomaļāka, klusāka, mierīgāka, un bērniem arī nebija tik liela saskara ar varbūt tik daudz cilvēkiem. Jā, bet iedomājies, kas tas par pārdzīvojumu? Tas ir nereāli, tas ir nenormāls stress. Bērnu slimnīca nekautrējās pateikt par to, ka kad redz kā teiksim, ietekmē vecāku nepārdomāts lēmums. Bet jūs, cilvēki mīļie, jūs padomājat, teiksim, bērni vispār lauku ģimeni, kā tu saki, ja, teiksim, viņi nekontaktē tik daudz ar cilvēkiem. Ierodās ātrā palīdzība, ierodās policija, izrādās ir meklējuši pa visu Latviju, it kā esat meklējuši 17 policijas ekipāžas. Iedomājies, kas tas par resursu, ko viņi notērējuši, lai īstenotu dažu personālī, dažu bērnu slimnīcas personālī ambīcijas. Un kā vārdā? Pie tam tas troponīns nekrīt, slimnīcā esot, viņi iznāk ārā, bet neārstē neviens to troponīnu. Neviens neārstē, teiksim, bērnu sirdi slimnīcā pēdējā laikā, kopš atgriešanas atpakaļ. Viņi iznāk ārā, šobrīd troponīns ir normāls. Un tādēļ ārsts, dakteris, kurš šo var izdarīt un izārstēt, ir jāsoda. Vai ne? Jo tas rada precedentu un krīt, maigi sakot, vēl vairāk jautājumu. Nē, bet saprot, tas ir tas, kas ētikas komisijā, ja, teiksim, man tika teikts, ja. Bet tu iedomājies, ir Bērnu klīniskās universitātes slimnīca. Tā ir terciārās aprūpes, tas ir augstākās aprūpes iestāde Latvijā. Tur strādā vislabākie, visaugstāk kvalificētie speciālisti. Jā, es tam visam piekrītu. Bet mums katram ir sava pieeja, certifikāti mums visiem ir vienādi. Ja, teiksim, ārsts pediatrs ir ārsts pediatrs, jebkur, kur viņš strādā. Ja? Tur nav nekādu, teiksim, atšķirību. Mums nav augstākās un zemākās klases certifikātu, un lauku certifikātu un pilsētas certifikātu. Ja? Bet, ja es varu kaut kādā veidā palīdzēt, pacientam, superīgi. Ja, teiksim, dakteris, teiksim, tāds vai šitāds bērnu slimnīcā var palīdzēt, ļoti labi. Un ja mēs varētu likt savus spēkus kopā, ja, un kopīgi, teiksim, mēģināt risināt šo jautājumu, tā kā mēs to mēģinājām darīt, kur mūs izmet ārā vienkārši, ja, kur mēs trietā iegājām bērnu slimnīcā. Ar doktoru Lauru Līcītu un pediatru Arti Žēgu. Jā, kur mūs palūdza, parādīja duris, ejiet, sēžiet tur, ja, un pieliek vēl apsargu blakām, lai mēs kaut kādas dumas lietas nesastrādājam. Lai apsargātu jūs. Nē, varbūt. Lai nenošpricē. Lai kāds mums kaut ko ļaunu nenodara. Nenodara, jā. Varbūt, jā. bet redz, un ja mēs varētu apvienot savus spēkus, ja, tad es domāju, ka mēs daudzkārt labāk varētu un daudzkārt vairāk varētu palīdzēt saviem pacientiem, arī kopīgiem pacientiem. Mēs mazliet nobīdījāmies no certifikācijas padomas, bet pirms mēs atgriežamies atpakaļ tajā 28. novembra vakarā, kādēļ tavuprāt tas notiek? Kādēļ viņi neļāva jums piekļūt informāciju, vismaz apskatīt bērnus un teikt, mīļie, mēs netiekam galā, jūs zināt, varbūt nākam kopā, mums ir jādara labākais. Kādēļ ir tāda, tāpēc, ka mēs esam labākie un jūs tā kā esat ārpus šīs terciārās slimnīcas mēs kolektīvi? No laukiem vispār. No laukiem. Jā. Tikai es Rīgā nedzīvoju, tur Līcīts ar Rīgā nedzīvo, cik es zinu. Es par Žēgu nezinu, kur viņš dzīvo, bet mēs no laukiem tā esam ap divi. Ja? Bet redz, kā ir. Pirmkārt, Latvijas medicīnā ir tā, ka kaut kādas jau pēdējos, vismaz 20 gadus, ja, kaut kā tiek ļoti strikti nodalīts, ja, teiksim, klasiskie ārsti un teiksim, neklasiskie, teiksim, alternatīvie ārsti, ja, tā kā homeopēti, tā kā tur akupunktūristi un pārējie, ja.
Tie, kas tā kā sako vadlīnijām, un tie kas tā kā nesako vadlīnijām, vai drīkst nesakot vadlīnijām. Un kaut kā tā plaisa, manuprāt, tiek mākslīgi kultivēta. Jā, teiksim, nevis piestrādā uz to, ka, lai mēs varētu tā kā apvienoties un, teiksim, dzīvot draudzīgi, bet tiek piestrādāts pie tā, lai, teiksim, veidotu mūsu tā kā divas naidīgas nometnes. Kam tas ir izdevīgi, nezinu. Ja, kā Agata Kristīte teica, ja, sako naudai, ja, tad skaties, no kurienes tur tā nauda aug, un tad tur, gan jau kad atradīs, kas tur notiekās. Ja. Bet... Tev nešķiet, ka iespējams tas arī varētu būt dēļ tā, ka tā saucamajā Covid laikā tu arī iestājies un paudi skaļi savu viedokli. Arī tajā laikā, es atceros, bija intervijas, kurās arī tu ar Lauri sēdēji un apspriedāt jautājumu par certifikācijas atņemšanu. Un tad jau gribēju to izdarīt, bet nesanāca. Varbūt tas ir tāds, radās iespēja, mēs atceramies, kā mums toreiz koda, tad varbūt tagad izdarām. Tu varētu būt tāds? Nē, toreiz nesaņēmās. Bet gribēja taču? Gribēja, gan jau, ka gribēja arī, jā. Bet redz, jo, teiksim, šādas darbības, manuprāt, ja, ir aiz tā, ka aiz bezspēcības, aiz tā, ka netiek galā. Ko vēl var izdarīt? Vēl var nošāt mani, ja, teiksim, kaut kur pie kāda stūra, ja. Pa mocekli nevar uztaisīt, tas pārāk skaļi būs. Tad šobrīd būs skaļi, jā. Ko nevar izdarīt? Viss var izdarīt, ja. Bet, vismaz certifikātu tā kā varētu mēģināt noņemt, ja, jo, bet redz, tā lielā atšķirība ir tāda, kāpēc ārsti klusē. Ja? Viņi ārsti klusē, un šitas arī ir tāds mēģinājums apklusināt tos, kas domā, tos ārstus, kas runā savās virtuvēs, kas runā savās guļamistabās, ja? Bet kas nemūžam nerunās ārpusē. Tāpēc, ka, redz, ārsts ir ārsts, un, teiksim, ārsts skaitās kaut kādu, teiksim, varbūt, šeit mazāk, bet, teiksim, tā kā izbrauc Eiropā, tad, ja tu esi ārsts, tad tu esi, tur augstākā raudze, ja, teiksim, kaut kādas īpaša kaste, ja. Un, mums arī mēģina šo visu uztaisīt, ja, tad, teiksim, bet, mēs esam tā kā alternatīvi, mēs esam zemākā kaste, un tad tur ir cita augstākā kaste, ja. Bet, un ārsts māk tikai izrakstīt medikamentus. Respektīvi, mums trūkst, ne mums, bet, teiksim, ārstiem pārsvarā trūkst zināšanu citās jomās. Kāpēc, teiksim, nesaprot homeopātiju? Tāpēc, ka nezinu homeopātiju. Ja, teiksim, man ir ļoti daudz kolēģi, teiksim, kas ir, pie kuriem es konsultēju savus pacientus arī. Viņi ļoti labi zina, ko nozīmē homeopātija, un viņi nenoliedz homeopātiju. Tāpēc, ka homeopātija reāli strādā, un viņi redz rezultātus. Ja? Man pat bija tāds... Viens foršs dakteris, kas pacienti iesmēja, ja? Viņš bīda pāri pa galdu, teiksim, ķīmisko zāļu, nosaukumu uz lapiņas uzrakstīt un saka, jūs jau šito laikam nelietosiet, ja? Tas nozīmē, kolosāli, jo viņš zina, ja, teiksim, viņš apzinās to, ka viņš nezina ārpus klasiskās medicīnas neko, bet viņš redz, ka homeopātija strādā, un viņš zina, kad es tieku galā. Un tāpēc viņš to, šitā dara. Ja? Un tas pat, bet tādā brīdī, tad, kad mēs zinām vairāk, tad, kad mēs zinām, teiksim, kaut ko no klasiskā, ka mēs zinām klasisko medicīnu, ka mēs zinām homeopātiju, ka mēs, teiksim, zinām, kaut kādu akupresūru, ka mēs zinām, teiksim, zālīšu fitoterapiju, ja? Vēl vairākas lietas, tad mēs paliekam mazāk atkarīgi no šādiem lēmumiem. Ja, šobrīd, gribiet ņemiet to certifikātu nost, ja? Protams, ka es pacienīšos par viņu. Ja? Un tas nepaliks tā, vienkārši, atņēmu un es tagad noraudāšu asaru un pateikšu, ka, tik žēl, ja? Es, protams, ka pārsūdzēšies, protams, ka, teiksim, tiesā iesniegšu, ja tas tiešām notiks, ja? Un tā, cīņa vēl būs, ja? Bet pa lielam es zinu vairāk. Nekā tikai, teiksim, paracetamolu un ibuprofēnu. Ja? Es varu, teiksim, strādāt arī zem citiem nosaukumiem. Es varu, teiksim, es katrā ziņā tas man maz tā kā ietekmē. Ārstiem jau ir tas galvenais izārstēt un nekaitēt. Ļoti daudz cilvēku ir rakstījuši arī komentāros pēdējo mēnešu laikā.
par Hipokrāta zvērestu. Daži norāda, jā, Edgars vēl tādu ir devis, bet tagad jaunajiem ārstiem tāds nav vairs. Tad ir vai nav? Tu esi informēts? It kā esot, jā. Bet tas ir tīri formāli kā saimā, viņa nolasa no lapiņas. Tas tā notiek, jā. Nosaka, un tad, jā, tur, pirkstais. Jā, tur, viss ir labi, Atgriežamies pie certifikācijas padomes. Bet tas nenozīmē, ka tas nav jāpilda. Protams. Atgriežamies. Tā ir tāpat sirdsapziņa, arī galā. Tieši tā? Jā, pie padomes. Ozoliņu tu esi veiksmīgi aizsūtījis mājās. Jau labi. Viņš pats aizgāja. Patīkam sarunā nav. Starp citu, es nezinu, nepamanīju, vai viņš iznāca pa galvenajām. Iznāca, viņš aizgāja uz to pusi, jā. Lūk, kas tālāk notiek? Kāds interesants jautājums tev uzdeva? Nē, man uzdeva, piemēram, nobeidzās ar to, ka teiksim, padomas priekšsēdētājs var palikt tāds ērcīgs, ja? Un tad bija jautājums, teiksim, bet tu veselības inspekciju sauc par vajāšanas inspekciju. Jā, es tā saucu, ko? Ko, jā. Vai tu tiešām domā, ka bērns nenomira no difterijas? Jā, viņš nenomira no difterijas, viņš nomira no, teiksim, komplikācijām, no, teiksim, sirds un iera komplikācijām. Ja? Vēl visādi šitādas, ja, teiksim, papildu jautājums bija par, vai tu savā praksē vakcinē cilvēkus? Nē, man prātā nenāk to darīt. Ja? Vai tu atrunā cilvēkus no vakcinācijas? Nē, es neatrunāju. Es tikai izstāstu par un pret, un tad cilvēks pats pieņem lēmumu. Kas ir ļoti pareizi un visiem būtu jādara. Ja? Ne tikai, ka jums būs iegūmi, bet kādi var būt arī riski. Tas, ko Artis Žeigurs to jautājumu pacēl šajā mūža izglītības konferencē ārstu. Par to, ko viņi izmet ārā, tur bija cits jautājums. Tur bija par interešu konfliktu. Arī viens no. Jā, bet tas bija galvenais. Un tas bija tāda spēle akmentīna lec laukā, ja? Sēdes vadītāji uzdeva jautājumu, ja, teiksim, par interešu konfliktu, un akmentiņš izlec. Jā, bet, jā. Un tad, kad sēde ir beigusies, arī komentāros rakstīja, tu zini vai nezini, kā. Iznāca ārā, mēs tev sagaidījām. Latvijas panorāmā vakarā uzreiz bija sižets, ļoti tendencios sižets, praktiski, ja mēs skatāmies. Mēs jau vērojam, paši filmējot to vakaru, ka Latvijas televīzija stāvēja ielas otrā pusē. Maigi sakot, viņam neinteresē ne cilvēki sanākušo kaut kāds viedoklis, vai ko viņi domā. Jau tikai 20 cilvēki, organizatori gan mīna, ka varētu būt apmēram 350 kopskaitā, kas ir bijuši. Un es to varu apstiprināt, ka tiešām bija ļoti, ļoti daudz. Un viņi parādīja tādu sižetu, ka tāds un tāds dezinformators, atkal vecie video, un ka nedrīkst redzēt izpaust, kāds ir lēmums, bet tur kaut kas tur saka, ka drīkst izpaust, ja tur sabiedrības interesēs kaut kas, bet varēja just tādu sāpi viņos, ka nav ko mums pateikt tiem cilvēkiem. Ja? Un pēc pāris stundām tāds zināms mums arī cilvēks Jānis Pļaviņš sociālajos tīklos, proti TikTok platformā, pirmo reizi iznāk ar paziņojumu, ka viņam ir informācija, ka redziet, kas tur ir bijis, un ka certifikāti ir atņemti, un viņš viss. Tālāk jau to paķers arī daži zināmi jaunatvieši un citi, kam tur šūmēties. Oficiālas informācijas nav, tu neko nezini, saņēmis neesi. Kas tas tāds notiek? Redziet, pirmkārt, gribēju patikt aizkārt to tēmu par tiem cilvēkiem. Es gribēju pateikt lielu paldies visiem, kas bija atnākuši, visiem, kas jūta līdzi, visiem, kas sūta man sveicienus un atbalsta un saka labus vārdus. Paldies jums visiem, tas bija tiešām kolosāli. Bet, teiksim, atgriežoties pie Jāņa, ja, redz, certifikācijas komisijā man jautāja, vai šis lēmums drīkst būt publiskojams. Es teicu, ka viņš nedrīkst būt publiskojams. Jo redz, tad, kad es pateikšu, ka tas drīkst būt publiskojams, tad aizies visur. Bet teiksim, bet tagad es pats drīkstu publiskot. Ja, un ir tikai no manis atkarīgs, kurā brīdī un kā es to publiskošu. Es neesmu saņēmis šobrīd oficiālu teiksim, atbildi no certifikācijas padomes, no ārstu biedrības. Ja, tad līdz ar to oficiāla lēmuma nav.
Ja, bet es viņiem jautāju, kā tad interesanti būs? Vai tas būs tāpat kā pagājušo reizi ētikas komisijā? Es juristiem jautāju. Vai tikpat, jo tur es arī teicu, ka nedrīkst publiskot. Bet viņi publiskoja. Tur ļoti interesanti notika, jo viņi paši nepubliskoja. Viņi atbildēja uz žurnālists Ingas Spriņģes vēstuli, kura savukārt nopludināja informāciju pārkāpjot likumu. Arī ļoti interesanti. Tas ir mazliet tālāk pārtīks. Jā, bet ņemot vērā, ka Inga Spriņģe, teiksim, īsi pirms, certifikācijas padomas, pat taisno no lidmašīnas bija ieradusies ārstu biedrībā, un lidojot no Amerikas, ja, teiksim, viņi pat taisno bija ieradusies ārstu biedrībā kaut ko darīt, neatliekamās... 26. novembrī? Varbūt, kad dienas iepriekš. Ja? Tad jautājums, ko viņi tur darīja? Un kāds viņiem ir attiecības? Aha. Jā, un es jautāju, vai tas būs tieši tāpatās? Un man juriste Ilze Vilka teica, ka nē, kad šoreiz viss būs tā kā, ka toreiz nebija pārkāpumi, lai gan iespējams viņi bija, bet, jo viņa drīkstēja, viņa kā iesniedzējai, Spriņģei, drīkstēja pateikt, uzrakstīt, ka lēmums ir pieņemts. Tad ētikas padome iesniedz Inga Spriņģe, tas bija iesniegums. Jā, viņa drīkstēja uzvedīt, ka lēmums ir pieņemts. Vai viņa drīkstēja izpaust saturu? Diez vai. Ja, un šoreiz certifikācijas padomē, tas ir arī ierakstā, gan video, gan audio, ko viņi rakstīja. Tur šī saruna ir ierakstīta. Par to, kad Ilze Vilka man saka, ka nē, ka tas ir tikai starp mums un ieraksts tiks iznīcināts. Tātad šī certifikācijas padoma tiek ierakstīta audio un video formātā, jā, to viņi paši dara. Un jautājums, kā tas nākās, kad Jānis Pļaviņš neilgi pēc certifikācijas padomes balsojumu uzzina rezultātu un publisko to. Jebkurā gadījumā, manuprāt, vienalga, kas ir nopludinājis, es to neizdarīju, citi tur nebija. Tur bija tikai ārstu biedrības certifikācijas padome un viņu juristi, kas ir, cik es saprotu, pieaicinātie juristi no kaut kādas, teiksim, ārpakalpojumu firmas. Ja? Neviens citur nebija. Vismaz kamēr es tur biju. Tad, ja tur kāds cits ir bijis, tad kāpēc tur ir bijis kāds cits? Un ja teiksim, es neesmu Jānim neko teicis, tad jautājums, kurš to ir teicis? Un faktiski tā ir ārstu biedrība, kas šo informāciju ir nopludinājusi. Tādējādi pārkāpjot datu aizsardzības regulu, tādējādi iejaucoties manā privātajā dzīvē, tajā, teiksim, un publiskojot lēmumu, kas zināmā mērā un ļoti nopietni skar manu turpmāko gan darba, gan privāto dzīvi. Tad tas ir kārtīgs, liels, rupšs Latvijas ārstu biedrības pārkāpums. Un to mēs noteikti neatstāsim bez ievērības. Par to mēs noteikti runāsim, un to mēs noteikti arī tiesiski šo jautājumu risināsim. Ja tas tā nevar palikt. Tāpēc, ka jau otro reizi Latvijas ārstu biedrība pārkāpja šo datu aizsardzības regulu. Tad tā ir sistēma, acīm redzot viņiem. Un jurista solījums, jurista teiktais, ka tas notiks likumā noteiktajā kārtībā, tas acīm redzot ir kaķim zem astes. Ja, tas nozīmē, ka vai nu viņiem ir, tie juristi ir švaki, vai nu viņiem ir organizatoriskas problēmas tādā ārstu biedrībā. Tu tajā vakarā ar Jāni Pļaviņu sazvanījies pēc tam? Jā, es viņam sazvanījos. Kāds bija sarunas izklāsts, ja drīkst? Jūs sasveicinājāties maigi vai kā? Mēs ļoti, ļoti mīlīgi parunājām. Es paudu savu viedokli, Jānis pauda savu viedokli, viedokļi mums nesakrīt. Un tā mēs šķirāmies. Jānim arī varētu būt kādas, līdzīgi kā Latvijas ārstu biedrībai, kaut kādas tiesvedības, kaut kas tāds? Nezinu, to es ar juristiem vēl domāšu. Es gan Jānim teicu, ka faktiski šobrīd es arī drīkstu viņu, teiksim, pret viņu iesāk lietu. Ja, tāpēc, ka pirmkārt tas bija nekorekti, otrkārt tas bija nelikumīgi, ja, un par ētiku tur nav ko runāt. Ko tu varētu pateikt? Tātad oficiāli tu vēl neesi saņēmis, tu pats nezini nemaz, nav
pamata vispār par to runāt, jo nav juridiski. Absolūti, nav dokumentu, nav pamatojuma, nav izklāsta, nav nekā faktiski, uz kā pamata mēs varētu runāt par kaut kādu rezultātu. Tikpat labi, ja rezultāts pēkšņi vairs nav tāds, kāds tika paziņots no šajā gadījumā no Jāņa Pļaviņa, ja, tad viņš atkal būs melojis. Es nezinu, varbūt, ja viņš būs atšķirīgs no Jāņa Pļaviņa, tad viņš ir melojis, tad viņam ir nepatiesa informācija. Ja rezultāts būs tāds, tā kā Pļaviņš teica, tad skaidrs, ka ir noplūde bijusi. Ja, tad jautājums ir, teiksim, tiesības sargājošām institūcijām noskaidrot, no kurienes ir noplūde bijusi un pieņemt attiecīgus mērus un, teiksim, lemt par attiecīgu, teiksim, sodu mēru tam, kas ir nopludinājis. Ja, vai, teiksim, attiecīgi sodu mēru, teiksim, iestādē. Jo iestāde faktiski atbildīgs par šo darbību ir iestāde, un tā ir Latvijas ārstu biedrība. Un tas ir juridisks pārkāpums. Vai tu vari apstiprināt, vai varbūt arī noliegt, ka Jāņa Pļaviņa tētis ir Latvijas ārstu biedrības valdes priekšsēdētājs? Viņš ir prezidenta, man liekas, vietnieks. Tad viņš ir tajā Latvijas ārstu biedrībā? Jā. Tāda saistība. Bet es nezinu, kurš ko kā, ja, bet katrā ziņā, bet tas, ka, teiksim, tas, ka tā informācija nevarēja noplūst no citurienes, kā no ārstu biedrības, tas ir fakts. Tāpēc, ka neviens citur nebija. Tur bija ārstu biedrības certifikācijas padome un es ar mani juristu. Mani juristi to nav teikusi, teiksim, Pļaviņam neko teikusi, teiksim, es arī neesmu Pļaviņam neko teicu, tad tas ir no ārstu biedrības. Lai viņi paši tiek galā, no kuriem tas nāk. Vai tu, iznākot ārā no certifikācijas padomes, gaidīji, ka būs 20 cilvēku atbalsts, ka būs tik liels? Zini, ko negaidīju, tiešām. Es pats samulsu. Es iznākot ārā, es dzirdot tās ovācijas, es tiešām samulsu. Ja, tas bija kaut kas absolūti nepierasts, neparasts un ļoti saviļņojošs. Tās sarunas jau arī bija ļoti interesantas. Tu jau bija diezgan ilgi, pusotru stundu vairāk. Laikam, priekšā, jā, tur. Tie cilvēki izteica to atbalstu un bija atnākuši arī tādi, kuriem, kā mēs te saucam, iekšā Latvijas Tautas kanālā, maikasakot, mazliet pretrunīgi viedokļi, bet šoreiz šis jautājums apvienoja visus un attiecīgi viņi bija gatavi stāvēt lietu un diezgan augstā laikā. Arī ar visiem bērniem un ģimenēm. Tur bija cilvēki no Rēzeknes, no Liepājas, no Valmieras atbraukuši. Tas bija kolosāli vienkārši, tas bija neiedomājami. Es skatot lietas līdz, es domāju, tur neviena nebūs. Piki, tu pieteica partijas suverēnā vara, vai viņi saskaņoja ar tevi attiecīgi? Viņi jautāja man, jā. Viņi jautāja, vai ko es domāju. Es teicu, ja, teiksim, ja cilvēki nāk, ja viņi grib, lūdzu, lai rīko. Bet tu partijā neesi? Nē. Es vispār politikā, neiesaistos. Man ir bijuši, teiksim, uz vēlēšanām, man ir bijuši vairāk piedāvājumi no partijām. Es no visiem atteicu un es nepiedalos un es politikā nē. Pagaidām? Nē, vispār nē. To man tiešām nevajag. Kā šis viss ir ietekmējis līdz šim, kopš septembra, tagad jau novembris, tā Ziemassvētku būs jau vairāk kā 2 mēneši, tavu personīgo dzīvi un tavu ārsta praksi? Kā tu vispār tiec ar to galā? Kā tu iztur? Tas spiediens taču ir milzīgs. Būt uz virsrakstiem, būt televīzijā, uz ielas, tevi atpazīst, ir dažādi viedokļi, atbalstoši, noliedzoši. Nenolieksim, ka nav tikai paldies, daktari, bet ir arī aktu maita, ja, kad tu ities. Ja. Kā tu ar to tiec galā? Zini kā, tad, kad tu dari to, kas tev ir jādara, respektīvi, tad, kad tu atsaucies, to, kas tev notiek šeit, tas jau paliek diezgan mazsvarīgi, viss, kas ap to. Tu dari vienkārši tāpēc, ka tu zini, ka tas ir jādara, ka neviens cits bez tevis, teiksim, šito nedarīs. Un man ir ļoti liels prieks, ka cilvēki atbalsta, ka cilvēki saprot to, ko es daru, ka cilvēkiem, kad ļoti daudziem tas arī ir būtiski. Ja, jo tik daudz atbalsta, kā šobrīd, es tiešām neesmu saņēmis. Ja, un teiksim, arī to, ko es iepublicēju kādreiz Facebookā, palasot tos komentārus, tur tie naidīgie bija ļoti maz. Ja, pārsvarā ir cilvēki, kas saprot. Lai gan Facebook tu zini, ka tas ir tāda
dīvaina platforma, ja? Nu, dīvaina platforma, bet es teikšu arī, ka tad, kad mēs pārpublicējam kaut ko no tā, ko tu esi rakstījis, vai arī veidojot video, tās auditorijas ir diezgan atšķirīgas. Nu, nav tā, ka ir tikai viens burbulis, ja? Bet kopumā var manīt, ka cilvēki saprot un ir ļoti atbalstoši, un arī tie, kas varbūt tās ne, viņi redzot to lielu atbalstu, Maiks sakot, nelien iekšā rakstīt tur neko, jā, jo tu vari dabūt, labi dabūt. Jā. Un ir faktiski jau arī tenīs platformās ir tie saucamie sardziņi. Jā, teiksim, cilvēki, kam tas ir īpaši būtiski, tas, ko tu dari, un kas pieskata to, paši pēc savas iniciatīvas, viņi pieskata to vidi. Un tu redzi, kad ieliek kāds kaut ko naidīgu, un uzreiz ir klāt, vairāk, kas to visu to, tā kā iztum ārā šito lieko, ja? Jā. Organismu imūnsistēma darbojās pilnā apmērā. Vajag atnāk, teiksim, bet, zin kā, tu jāteikt, kā es tiek galā. Man nav ko tikt galā, jo faktiski, es nepersonificēju sevi, ne ar ko šajā brīdī, ja, teiksim, un tie viedokļi, kas ir apkārt, pat naidīgie, viņi jau īsti man neskar, ja, teiksim, tādi. Tur viens vai otrs sabiedriskais medijs, ja, kas tur kaut ko mēģina tur, runāt un nevienmēr korekti un nevienmēr taisnīgi. Ja? Es viņus nelasu vienkārši. Un es zinu ļoti daudz cilvēks, ka mājās nav televizora, man arī nav. Jau daudzus gadus, ja, teiksim, es ne TV, ne Delfos neesmu iegājis. Ja? Un man prātā nenāk to lasīt, tāpēc, ka tur nekā laba nav. Tur nav ko lasīt. Ja? Un līdz ar to es tā kā kā tagad ir moderni teikt, ka mums ir katram savs burbulis, ja, teiksim, tad es dzīvoju savā tanī burbulī. Ja. Piemēram, es 8 gadus, es kaut kādā vienā brīdī sapratu, ka ziņas, kas ir, es kādreiz ļoti cītīgi sēdēju ziņās un skatījos un sekoju līdzi visiem notikumiem, un es kaut kādā brīdī sapratu, ka tas man ir kaitē, ka tas man neko labu nedara. Faktiski uzdzen stresu, teiksim, rada kaut kādu trauksmi, teiksim, neļauj tur padomāt par būtiskām lietām. Un es 8 gadus vispār neklausījos, nevienas ziņas. Un man bērni prasīja, kā tu zinās, kā tu neklausies ziņas, bet kā tu zinās, kas pasaulē notiek? Es teicu, ka es reizēm braucu pār Akmens tiltu, tur Dambī ir karogs, sarkanbāds sarkanais. Ja es kādu rītu braukšu un es ieraudzīšu citu karogu, es zināšu, ka kaut kas ir mainījies. Un pie tam ļoti kardināli. Kaut kā tā. Pārējais, ja, teiksim, man absolūti neskar. Ja, teiksim, tur kāds tur kaut ko ir pateicis, kāds tur kaut ko izdarījis, tur tas vai citās, tur karš tur vai karš tur. Man kāds ar to sakars. Tavā praksē arī ir vērojams kādas izmaiņas, vairāk palikuši pacienti, varbūt mazāk pacienti, varbūt kāds kā baidās, tas arī tomēr spiediens ir uz pacientiem. Vai tas arī neskar tavu auditoriju? Bija man vienīgi, ko cilvēki, viņi negrib nākt kamerās iekšā, ja, teiksim, man bija atnākuši kaut kādi, viena no šitiem filmētājiem, vai tad, nezinu, kurš no viņiem, neatceros, ja vairāk man nāca pacienti, un tad viņi ierauga kameras, un tad viņi, teiksim, gaidīja, kamēr viņi aiziet, un tad tikai nāca kabinetā, ja. Bet faktiski jau, zin kā, man ir interesanti strādāt ar cilvēkiem, kam interesē tas, ko es daru. Ja, un bija man viena laika, teiksim, ka man nāca visādi, ka man nāca, teiksim, tur tādu un citādu Covid laikā, ja, teiksim, es maskas nevalkāju, es, teiksim, kabinetā masku, es vispār masku neuzvilku nereizi. Man bija cilvēki un saka, doktor, bet kā jūs bez maskas? Es saku, es bez maskas, jā. Un tad lielām acīm skatās, es saku, bet jūs drīkstiet, man ir, kabinetā divas telpas, jā, es saku, jūs drīkstiet ieņemt jebkuru vietu šajā telpā, varam atvērt logu, varam darīt jebko, kā jums ir ērtāk, bet, es masku nevilkšu. Un cilvēks reizēm, sēdīja otrā telpas galā, runāja. Ja? Šobrīd man tādu cilvēku nav. Ja, man nāk absolūti motivēti cilvēki. Un līdz ar to man paliek interesantāk strādāt ar viņiem. Ja? Cilvēks, kas saprot, cilvēks, kas grib, cilvēks, kas arī dara pēc tam. Un šajā kontekstā tie cilvēki, kas nāk šodien nāk, ir palielinājies to cilvēku skaits, kuriem tomēr ir jāpalīdz dēļ tā, ka viņi izdarīja nepareizi izvēli savu laiku ar konkrēto. Tu saproti pats, par ko es runāju. Es saprotu, jā. Tas blakts.
Zini, kā ir man cilvēki, jā, kam tiešām ir sekas. Jā, bet viņas ir, neredz, bet tās izvēles mēs izdarām katrs. Katru brīdi, katru dienu. Jā, arī šobrīd mēs izdarām kaut kādas tādas vai citādas izvēles, jā, sēžot šeit. Pareizi vai nepareizi, viņas visi ir pareizi. Ja tu izdarīji tā, tad tev to vajadzēja. Vai tev to vajadzēja tāpēc, lai tu kaut ko no tā iegūsti, vai tev vajadzēja tāpēc, ka tā ir tava pieredze. Ja? Un vienalga tu iegūsti no tā. Līdz ar to, teiksim, un tie cilvēki, kas aizgāja nošpricējās tajā laikā, nu, tur dažādi iemesli dēļ, darbs, kīnā, tur lielveikals, tur apakšbiks, nu, vēl kas, ja? Nu, pilnīgi vienalga. Tā ir viņa izvēle, un mums tas ir jāciena. Ja? Kāpēc viņi to izdarīja? Tas ir viņa ziņā. Ja? Bet mums viņiem ir jāpalīdz. Tāpat tās, teiksim, bērni, teiksim, kas ir savakcinēti ar nu, kaut kādām tur tām bērnu tām vakcīnām, ja? un viņiem ir kaut kādas sekas, tādas vai citādas, nu arī viņiem ir jāpalīdz. Ja? Un tas nav faktiski, tas nav tas būtiskais. Būtiskais ir, kā mēs varam un ko mēs varam izdarīt, lai viņiem šo dzīves kvalitāti uzlabotu. Ja? Un citu jautājumu faktiski nav. Man te ir jautājums, kā ārstam homeopātam. Būsi dzirdējis, ka Latvijas Stadiņu universitāte vai no šī gada, vai no nākšā gada homeopātija kā tāda ir likvidēta kā mācību. Nu jā. Kā pareizi pateikt, kā novirziens vai kā jā, kā programma, jā. Kā programma, jā. Tavs uzskats pareizi, nepareizi. Es, protams, saprotu, ka tavā skatienā maniem muļķiem jautājumi, bet pie kā tas var savukārt novest? Ja mums tagad ir homeopātiskās aptiekas, bet vairs nav homeopāti. Zini kā, es teikšu, varbūt tev pārsteigšu, bet es teikšu absolūti pareizi. Jo? Tāpēc, ka nav ko homeopātija, teiksim, aptraipīt ar šo, teiksim, nu, vietu, kurā viņu mācīja. Jā, tāpēc, ka, teiksim, es mācījos kādreiz iestājos Rīgas medicīnas institūtā. Jā, teiksim, pēc tam tā bija, teiksim, Latvijas medicīnas akadēmija. Tagad tā ir RSU. Nu, jāsaka, ka man meita pabeidz, ka 4 gadu atpakaļ RSU. Ja? Kā ir mainījusies šī augstskola? Un, diemžēl, ne tādā labākajā virzienā. Ja? Nu, tas ir fantastiski. Teiksim, meita mācījās 6. kursā, nu, par dakteru viņa mācījās. Man bija aplīts fonendoskops, nu, tas, ar ko klausās, klausalīt. Un es viņai palūdzu, vai viņa var mani aizdot. Viņa saka, jā, protams, bet mācības notiek. 6. kurs, pēdējais, noslēdzošais. Un tad es zinu kā, bet man tās redzētas daļas man nenāk tik ātri, tā kā gribētos, un man tā paliek nēt, un es viņai saku, paklau, bet tev nevajag to fonendoskopu? Nevajag, mums jau kādu mēnesi, vai vēl kādu pusmēnesi nebūs, ja? Nu, teiksim, nekādu pacientu, kur mums būs jāiet ar fonendoskopu. Es domāju, bet pagaid, bet mēs 5. 6. kursu, nu, tad, kad es mācījos, mēs 5. 6. kursu mēs pavadījām klīnikā, mums katru dienu vajadzēja fonendoskopu, jo mēs katru dienu gājām pie pacientiem. Mums nebija tā, ka es varēju aizdot savu fonendoskopu kādam uz pusotru mēnesi. Ja? Tad jautājums, kas notiek? Kāpēc tā ir? Kāpēc viņi neredz pacientu 6. kursā? Ja? Turpretīm, man ir cilvēks, ar ko es runāju, kas ir mācījies, teiksim, nu, tādā saucamajā Libāņu grupā, nu, ārzemnieku grupā. Tur ir vislabākie pasniedzēji, tur ir vislabākie, teiksim, noteikumi, tur pacienti ir katru dienu, tur cilvēks bija absolūti starā. Tad kāpēc ir šāda gradācija? Mēs esam plebeji, tāpēc, ka mēs esam, teiksim, nu, bet tam meita mācījās maksas grupā. Viņi maksāja par studijām. Ja? Nu, es saprotu, ka viņi maksā iespējams mazāk nekā maksā tāda libāņa, ja, teiksim, bet vienalga, kāpēc tas tā notiek? Kāpēc ir šāda gradācija? Kāpēc mēs esam, teiksim, uz rietumiem vai austrumiem vai jebkuru citu pusi gatavi pārdoties un savējiem mēs nedodrošinām to, kas it kā būtu loģiski nodrošināt? Ja? Vai mums tiešām vajag tos ārzemju kadrus šeit? Ja? Vai mums, teiksim, un kāpēc netiek atbalstīti savējie? Nu, vietējie kadri. Nu, kāda iemesla dēļ? Ja? Un kāpēc mūsējiem nedod izglītību? Un viņiem dod? Tev ir atbilde uz šo jautājumu? Man īsti nav. Bet es saprotu, ka tā ir kaut kāda politika. Un es teiksim, arī es dzirdēju par to, ka
Es zinu konkrēts arī uzvārdus, ja, ka teiksim, cilvēki, kas atļāvās teiksim, būt brīvdomātājs, kā RSU darbinieks. Ja, teiksim, viņš tik tā vai citādi teiksim, atbrīvots no darba RSU, kā absolūti liekas un neiederīgs šajā kolektīvā. Tur bija safabricēta lieta, tur bija teiksim, studentu sūdzības ja, par to, ka cilvēks ir atļāvies kaut ko pateikt, ja, par to, ka neatbalsta karu, kad ir par mieru. Ja, tad, ja tu neatbalsti mieru, tad tu atbalsti kaut kādu vienu pusi. Tas ir sviests. Un pēc tam arī teiksim, universitātes vadība viņa šajās vietās piedalās. Man tuvojoties sarunas noslēgumam, šobrīd ļoti asas diskusijas notiek arī izmantojot to, ka tas ir ārsts, pediatrs un ar milzīgu pieredzi un zināšanām. Medicīna šobrīd buksē, cilvēki netiek uz izmeklējumiem. Tas, kas ir valsts apmaksāts, tev vajadzētu, tagad 24. gada decembrī, bet tu vari tikt 26. gada decembrī tikai pēc pieraksta. Tu jāpagaida mazliet. Šobrīd mēs aizliegsim cilvēkiem pierakstīties rindās vairākās vietās. Būs tikai viena vieta, kur tu drīkst pierakstīties. Nokavēji, tad, laukos nevar atrast ilgstoši ģimenes ārstus, nav ģimenes ārstu prakses, medicīnas palīdzības dienesta automašīnu skaitu, protams, ekipāžu skaits samazina, ierašanās laiks palielinās, lai gan Domburšovā viņi stāstīja, ka mēs ierodamies visur laikā, dažreiz ne visur, un dažreiz vispār ne laikā, un tur bija arī statistika ļoti tāda neiepriecinoša, proti Ailītē mirušo skaits ekipāžas klātbūtnē, protams, ārsta klātbūtnē. Cilvēki noveco, demogrāfija. Kas tavuprāt tuvāko 5-10 gadu laikā varētu Latvijā notikt pie šī milzīgā mēs viņu saucam pacientu, bet cilvēku veselības stāvokļa, jo Latvijā veselības stāvokļa cilvēkiem piekritīs ir ļoti slikts kopumā. Tur var skatīties visos virzienos. Kas notiks? Redz, vecais labais teiciens nāk prātā, kas slīcēja glābšana ir paša slīcēja rokās. To norādīja, starp citu, Valmieras mērs un Krāslavas mērs. Saka, mums tagad ir brīvprātīga ugunsdzēsēji, brīvprātīga šita, un tagad brīvprātīgie vēl ārsti būs un viss tie pārējie jāorganizē. Tieši tā, bet redz, teiksim, mums ir jāsaprot viena lieta, ka pasaule mainās. Mainās vecā struktūra brūk. Tas, kas ir mūsu ierasts, tas, kas ir, teiksim, mūsu vecākiem ierasts, tas, kas ir, ar ko mēs esam, piedzimuši, uzauguši, tas viss iet projām. Viņš nebūs vairāk šādas struktūras. Latvija ir groz kā grib. Viņa ir veseļa valsts. Viņa izpilda kaut kādas noteikti, teiksim, kaut kādas priekšrakstus, no kaut kurienes, no vienas vai otras puses. Ja? Un viņa tāda vienmēr ir bijusi. Ja? Tur nekad faktiski savādāk nekad nav bijis. Mēs nekad neesam, varbūt, kad kaut kādos, tur latgaļu, zemgaļu, ja, kuršu laikos esam noteikuši paši sevi, ja, teiksim, bet šobrīd noteikti ne, pēdējā laikā. Un es domāju, ka šeit ir kaut kāda lielā politika. Šeit kaut kas tiek veidots tāds, arī tas ir viena no tādām pūžļa gabaliņiem, ja. Kādam ir izdevīgi, ka šeit paliek tukšāk tā teritorija. Ja mums jau brauc projām, ja mums jau gadiem tiek veicināta tā cilvēka aizbraukšana. Es gribu atbildi saņemt uz jautājumu par to, ko darīt cilvēkam, ka viņam vairs nav neatliekamā padzīme, ne ģimenes ārsts, ne slimnīca, ne poliklinika un ne dakteris Mēdnis vairs. Pirmkārt, dakteris Mēdnis bija, ir un būs. Labi, viss sītien saņēma. Paldies. Bet redz, tas ir tas, ko es tev gribēju pateikt, ka sistēma mainās. Ja, un mēs esam pieraduši balstīties uz kaut ko. Ja, mūsu valsts kaut ko nodrošināja. Visu laiku. Ja. Mums ir jāsaprot to, ka mēs esam paši par sevi. Mēs paši atbildam par sevi. Mēs paši atbildam par savu veselību, par viņas uzturēšanu, par profilaksi, par ārstēšanu, par visu. Mums nav jāpaļaujās uz kādu onkuli vai tanti, kas kaut ko mums nogarantēs. Garantijas šobrīd nekādas nekur nav. Nevienā dzīves jomā nav.
Vienīgā garantija, ka būs absolūta nestabilitāte un vēl ilgi. Un vienīgā garantija, ka vakcīnas ir pārbaudīts, bet tikai ne ilgtermiņā. Nu, tieši tā, jā. tas ir kakmenī, zin, tur, jā. Nu jā, un vakcīnas šitās te, jā, un viņas ir drošas grūtniecēm. Tas nekas, ka viņas ir pārbaudītas uz grūtniecēm 44 pelēm, kas no kurām lielais vairums nomira, jā. Jā, nu tas... Viņas ir drošas, jā. Nē, nu, jautājums ir, kas ir drošība, jā, šajā gadījumā. Bet par to, ka mums ir jāiemācās katram rūpēties pašam par sevi. Ja? Un arguments to, ka man nav naudas, jā, viņš ir, jā, es ļoti saprotu ļoti lielu sabiedrības daļu, kam tiešām viņas nav, bet sākiet risināt to. Sākiet domāt, kāpēc jums nav. Sākiet meklēt ceļu, sākiet meklēt, kāpiet ārā no komforta zonas, meklējiet, kur ir tas, kāpēc jums tā nauda nenāk. Jo, ja jūs tērējat enerģiju kaut kam, un tas ir cilvēkiem un pasaulē vajadzīgs, tad naudiņai jums būtu jābūt. Ja jums naudiņas nav, tad kāpēc jums nav? Tad ko jūs nedariet pareizi? Ja? Un apzināties to, ka jūs esat katrs pats par sevi, ka jūs esat pats absolūti 100% patstāvīga individuāla būtne. To, ka neviens cits par jums nelēm, tikai lēmiet tikai jūs paši. Un neviens cits, jūs esat tas kas, vai tā, kas var nogarantēt tikai to, ka viss, ko jūs vēlaties, tas viss jums arī būs, tikai, ja jūs pie tā strādāsiet. Ja? Saprotiet to, ka neviens nav atbildīgs par jums, izņemot jūs pašu. Ja, teiksim, es esmu atbildīgs par sevi. Un šitās divas rokas ir tās, kas man dod to labklājību, un man dod to sajūtu, teiksim, un to kustību par dzīvi. Un arī man labklājību un, teiksim, garīgo mieru un visu man dod tikai es pats, un neviens cits, neviens no ārpus man to nevar iedot. Ja? Un tāpēc tas ir jāiemācās arī tev, arī teiksim, citiem, ja? Ka paļauties tikai uz sevi. Un tad nebūs vilšanās. Man ir budžets tāds, kāds man ir iespējas tādas, kādas man ir, un es ar to rēķinos. Ja? Es nerēķinos ar to, ka kāds man tur kaut ko nogarantēs. Un te es gribu tomēr teikt, ka tā nauda, runāsim kā enerģija, ja? Kā plūsma. Yeah. Viņa tomēr ir sekundāri. Pirmais iespējams tomēr varētu būt tā zināšanas vēlme uzzināt, izzināt. Jo tad, kad tev ir zināšanas, to arī raidījuma laikā minēja. Homeopātija, klasiskajā medicīnā, akupunktūrā, tur visādās. Jo vairāk tu zini, jo vairāk ir iespēja. Jo vairāk ir iespēja, jo vairāk var... Un gal galā ne jau tas naudas apjoms, bet tieši tā kvalitāte. Tieši tā? Nevis izlasīt 1000 grāmatas, tur kaut kādi romāni, kurš tur bioloģiski, kur pārgulē, kurā nakts stundā, kur nošāva, ja? Bet tiešām apziņu paplašinošas un tādas vajadzīgas grāmatas. Skaitā pa medicīnu, starp citu pa grāmatām. Medicīnas enciklopēdija kāds vēl izmanto? Es domāju, ka nē. Bet tu taču tādas zināšanas bija iekšā, Tur bija diktajā zināšanas, jā. Bet teicu, es tev pielēpošu, jo pirmais ir nodoms. Nodoms, ko tu gribi panākt, ko tu gribi šai dzīvē darīt. Vecais Atlera jautājums, kas es esmu? Par viņu smējās, ja? Ka vecs muļs izkūkojies un ko viņš te vispār runā. Ja? Bet viņš vienkārši meklē nodomu. Bet tas ir būtiskais jautājums, jo tas ir visbūtiskākais jautājums. Kas tu esi? Kāpēc tu esi nācis šai pasaulē, kāpēc tu esi nācis šai dzīvē un ko tu te vispār dari? Un tanī brīdī, kad tev ir atbildi uz šo jautājumu, es arī esmu mēģinājis darīt tur tādas un citādas lietas, un tur naudiņu pelnīt, un tur lielu naudiņu nopelnīt, un tad, kad es par šito domāju, es vienmēr iebraucu lielos mīnusos. Ja? Bet tanī brīdī, kad es sapratu, ka tas, kāpēc es esmu nācis šai pasaulē, ir sēdēt savā kabinetā aiz galda un runāt, vairāk vai mazāk gudri, ja? Un tiem cilvēkiem palīdzēt, kas nāk pie manis. Ja? Man viss sakārtojās, man viss ir. Ja? Un es aicinu to arī katru padomāt par šo jautājumu, kas jūs esat. Un jums arī viss būs tikai tanī brīdī, kad jūs to apzināsieties un sāksiet to lietot un sāksiet pie tā strādāt. Tas nav nekas grūti, nekas sarežģīts. Uz šīs pozitīvās nots gribu teikt lielu paldies, ka tu atradi laiku ierasties.
Mēs no savu puses varam apstiprināt, ka Latvijas Tautas kanāls, kā mēs nosūtīsim pirms raidījuma publicēšanas, tā nosūtīties šo raidījumu. Ja gadījumā tu esi kaut ko nepateicis līdz galam, lai tu vari to pateikt. Bet, kā jau tu minēji Latvijas televīzijai, runāšu tikai tiešraidē vai nerunāšu vispār, tad var nomierināt, ka mums cenzūras šeit nav, un tāpēc mēs arī esam. Un, lai izdodas sagaidīt pozitīvu lēmumu no certifikācijas padomes, cerēsim, ka viņš ir labvēlīgs. Ja tāds nebūs, tad es saprotu, notiks pārsūdzības un cīņa turpināsies. Ir plāns A, B, C. Tev ir laba komanda, tev ir izcils jurists, vai ne? Jā. Jā, es dzirdēju ļoti daudz. Un, ja būs nepieciešams cilvēku atbalsts, tad mēs tu paaicinās un mēs būsim klāt. Paldies. Paldies tev. Paldies. Galva augšā, viss būs kārtībā. Sekojiet līdzi. Nekas vēl nav beidzies.